pēc ieņemamā amata es esmu restorāna vadītāja. Un par pavāru es kļuvu, un par šefpavāru es kļuvu krīzes gados, kad nebija darbinieki, kas strādā, nebija algas, ko maksāt, apvienojot liederīgo ar patīkamo, un, lai restorāns spētu izdzīvot, es sāku dot pavāriem brīvdienas. Soli pa solim es esmu nonākusi tik tālu, ka es pati sev un man darbinieki mani sauc par šefpavāru, bet īstenībā es esmu restorāna vadītāja, vienkārši restorāna vadītāja. Bet darbs virtuvē tomēr ir jūsu ikdiena? Man tas nozīmē mājas. Te ir tikai tas brīdis, kad es neguļu. Šeit es neguļu. Man darbdiena sākās 6 no rīta un ļoti bieži viņa beidzās arī 10, 11 vakarā. Tas nozīmē to, ka es tiek atrauta ģimenei, kas ir visiem žēl. Arī man gribās vairāk būt kopā ar ģimeni, bet es šeit jūtos ļoti labi. Te ir viss tas, kas varētu būt. Man ir tāds darbs, kurš man patīk. Man ir tādi kolēģi, kurus es cienu, ar kuriem man patīk kopā strādāt. Šeit ir mani draugi, un šeit arī strādā mana mazā meita, kurai ir meitiņa, un arī mazā, var teikt, nu jau mana mazmeita, jau kapā ar nazi, tā kā lielais pavārs, kaut gan viņai ir tikai 4 gadi. Un es domāju, ka nekas nevar būt interesantāks, kā strādāt par pavāru, jo tas ir nemitīgi radošs darbs, nemitīgi ir kaut kādas idejas rodās, ko gribas īstenot. Un kas var būt jaukāks par to, ja cilvēks pēd, viņš ir ārkārtīgi gandarīts un pateicīgs, un es šos pateicības vārdus saņemu katru dienu, ka ir garšīgi un jauki. Un tas arī ceļ spārnos. Tad varbūt tādu nelielu ieskatu, kas ir tas īpašais jūsu restorāna ēdienkartē, kas cilvēkiem visvairāk garšo, patīk? Es domāju, ka tas, kas kas piesaista cilvēkus mūsu restorānam, ir tas, kad nāk cilvēki, kuri zina, kad lielākā daļa produktu, kurus mēs gatavojam, dārzeņi, augļi, ogas, ja, tas viss nāk no mūsu pašu dārziem. Akcents, kad mēs strādājam visvairāk, ir tieši biznesa pusdienas. Un tad cilvēkiem ir tā iespēja par saprātīgu cenu, par ļoti saprātīgu cenu, paēst ekoloģiski tīru produkciju, jo mēs nesaucamies ne bio, ne eko, bet mēs pasniedzam saviem pusdienotājiem tieši to, ko mēs ēdam paši. Ja ir labs ābolu gads, kā bija pagājuši gadi, ir visu laiku svaigi āboli, kurus arī var cilvēki bez maksas ēst, vienkārši gaidot pusdienas. Viņi var arī viņus nopirkt. Ja ir ķirbju, tad ir ķirbju laiks, ja, un visādi ķirbjus. Tagad ir kabači, tagad tādu kabačus. Kas katram dārzā ir, to arī mēs pasniedzam. Un bez tam es domāju, ka ļoti patīkami arī tas, ka viens no maniem pavāriem ir ārkārtīgi čaklas ogu lasītājs un sēņu lasītājs. Un gandrīz katru dienu viņi nāk uz darbu ar groziņu, vai ar sēnēm, vai ar ogām, un tas tūlīt patiek pasniegts galdā. Tas ir tas, es domāju, kas mūs atšķir. Un vēl viena lieta, kas mūs atšķir, es domāju, ir tas, ka zupa mūsu biznesa pusdienās tiek pasniegta terīnē. Un jūs par to pašu naudu variet apēst kaut vai 3 terīnes, ja tikai iet iekšā. Mēs papildinam līdz tam brīdim, kamēr cilvēks saka, viņš vairāk negrib. Daudziem pirmo reizi, kad atnāk, tas tiešām ir pārsteigums, un šo ideju es esmu aizguvusi no sava ļoti laba drauga, kuram meita mācījās kādreiz Amerikā, un tur Amerikā tika pasniegts salāti lielās bļodās. Un tā es arī šo ideju nošpikoju, un jau veiksmīgi ir 4., 5. gads, kad tāds maziņš punktiņš uz ī, kurš cilvēkus pievilina, jo, teiksim, saļanku, jūs pēdiet par 2,20, un jums vairs otro nemaz negribās. Jums ir arī veģetārā ēdienkarte, kas nav atrodama īsti katrā kafejnīcā vai katrā restorānā. Veģetāri ēdieni. Jā. Varbūt nedaudz par tiem pastāstiet, jo ir cilvēki, es zinu, kas meklē un nevar atrast, kur tad ir tie veģetārie ēdieni. Jā, mums ir arī tā, ka mūsu direktors ir veģetārietis, tikai veģetārietis. Man vecākā meita ir veģetāriete, bija vegāne, tagad ir veģetāriete, kur jau arī mazliet ēda zivis. Un arī viņam prot gatavot svaigētāju virtuvi. Līdz ar to es esmu, var teikt, tā dzīves spiesta ēdienkarti gatavot tā, lai visi cilvēki būtu pēduši. Un tas man nesagādā nekādas problēmas, jo es faktiski tam visam esmu gājusi cauri un varu gatavot jebkuru ēdienu, kādu arī tieši veģetāros.
Un tieši tā kā jūs sakiet, kad ir ļoti daudz tādas reizes, kad nāk 2 cilvēki vai 3, un viens no viņiem ir veģetārietis, un faktiski viņam nekā vairāk nav ko ēst. Ja? Tāpēc mēs cenšamies tā, lai visi, kas atnāk kompānijā, viņi visi būtu pēduši, un nebūtu tam veģetārietim jāēd vai nu omlete vai kartupeļu pankūks tikai. Un vēl es arī varēju teikt par biznesa to dienas piedāvājumu pusdienām to, ka mums pilnīgi katru dienu mainās piedāvājums. Pilnīgi katru dienu viss mainās, un arī tur ir veģetārā zupa, un arī veģetārais ēdiens. Tā, un arī tas, es domāju, cilvēks piesaista, kad tas ir tā kā mājās, jūs neēdiet katru dienu vienu un to pašu. Un šeit es varētu teikt ļoti lielu paldies Signei ar 4 sezonām, jo no viņas es smeļu ļoti daudz idejas. Es receptes nešpikoju nekad, 1 pret 1 tas ir garlaicīgi, bet no idejas tur var paņemt kaut vai nosaukumu. Anita, bez biznesa pusdienām restorāns piedāvā arī vēl daudz citus pakalpojumus. Kas tie būtu? Tie ir standarta pakalpojumi, kā jebkurā citā, es domāju, restorānā. Kafijas pauzes, izbrauku mēģināšanas, sporta spēļu apkalpošana, banketi, ja? Kristības, kāzas, dzimšanas dienas. Mēs arī ļoti labprāt rīkojam bērnu ballītes, jo man strādā jaunas meitenes, kurām ir pašām mazi bērni un izdomas bagātas, un līdz ar to mums patīk bērniem arī rīkot pārsteigumus. Un vēl es gribētu teikt, ka arī mēs esam bērniem ļoti draudzīgs restorāns, jo to, kad ir izbērts sāls, izbērts cukurs un kelloks un pankūks pa grīdu, mēs tikai virtuvē aizejam un paņemam lupatu vai ko saslaucīt. Jo bērni paliek bērni, un ar to mums ir jārēķinās, ka viņi mums sataisa ļoti lielu savu kārtību. Mēs arī labprāt tādus izbraucam uz mājām, ja gribās, arī varam sarīkot. Klausamies, ko cilvēks grib, un to mēs arī darām. Tagad sācies ir gastronomijas festivāls, kas katru gadu notiek Rīgā. Sakiet, kas jums ir sagatavots šim laika periodam tāds īpašāks? Mēs cenšamies arī, lai šī festivālā būtu Latvijas produkti, gan ne visi, jo kukurūzas vistiņi tā nebūs Latvijas produkts, bet pamatā tas, lai tā būtu sezonalitāte ievērota, lai būtu avenes, tagad mums ir arī tātad rudens avenes no mūsu dārziem, tad mums ir melenes, arī mūsu pašu Latvijas melenes, krūmelenes, kuras ir, un ir izmantotas arī, kā es pieminēju, lasītās pavāres melenes nedaudz agrāk, kuras ir sasaldētas. Tātad arī mums ir piedāvājumā cukīnī krēmzupa ar gailenēm un čurkstinātu bekonu. Cukīnī ir no mana dārza, gailens ir salasījis manas pavārs. Cūcīgs mums vēl nav, tas mums vēl viss ir priekšā. Un pie otrā ēdiena mums arī ir dārzeņi piedāvājumā, un cepts ābolos ir sācies ābolu laiks. Pamatā, kā es jums jau teicu, ka mums lielākais uzsvars ir uz to, ka tas viss nāk no mūsu pašu dārziem, ka tas viss ir ļoti garšīgi, tas ar mūsu rokām ir lasīts, ir ravēts, ir izlolots un tagad tiek pasniegts galdā. Tāpat tādas, kas ir, teiksim, garšu kombinācijas, kaut kādas interesantākas, tas, lai paliek noslēpums, atnākt uz restorānu un nobaudīt. Var teikt, ka ar mīlestību gatavots. Tikai, nekā savādāk. Kā man mamīte kādreiz teica, pie jebkura ķīseļa un putukrēm ir jāpiebēr šķipsniņas sāls mīlestībai. Un tā mēs arī darām, gatavojam ar mīlestību un pieberam sāli. Vai gastronomijas festivāla laikā ir arī īpašas cenas? Ir īpašas cenas, piedāvājumam ir 20 eiro 3 ēdieni. Protams, ja jūs atnāksiet un gribēsiet tikai vienu ēdienu nobaudīt, mēs izdomāsim, mums pasniegsim arī vienu. Bet gribētos tomēr, lai jebkurš viesis, kurš šeit ir atnācis, izbaudīt visu to mūsu virtuvi, līdz ar to tā ir zupa, otrais ēdiens un deserts. Un arī, ja jūs skatījāties mūsu piedāvājumu, arī šī gastronomijas festivālā man piedāvājumā ir veģetārais ēdiens, lai droši var nākt gan gaļēdājs, gan veģetārietis. Veģetārijā mums ir baklažāns, kuru, diemžēl, mums kaimiņš ar bioloģisko saimniecību savus mazos baklažāniešus Latvijas neiedeva. Bet tas būs noteikti nākošais gads, jo viņam ir tādi, centimetri 8 lieli baklažāni, kurus es labprāt būtu pildījusi ar putrēm biezputru un Latvijas tomātiem.
Es zinu, ka jums ir arī ļoti labi vīni restorānā piedāvājumā. Cik svarīgi maltīti savienot ar pareizu, atbilstošu garšai vīnu? Es domāju, ka tas ir viens no priekšnoteikumiem, kad vīnam ir jāpiestāv ēdienam un ēdienam ir jāpiestāv vīnam. Vienam otrs ir jāizceļ. Un var teikt tā, ka pats sākums visai šai manai restorāna darbībai, nevis pats sākums, bet sākumā ir tā, ka es gāju pie Valentīnas Grandēnas vīna kursos, lai es zinātu kaut ko no vīniem, bet tur ir atkal tā, jo dziļāk mežā, jo vairāk skan. Un tagad es esmu vienkārši izlasījusi tādus vīnus, kur man pašai garšo, kuri man liekas ir interesanti, ja, un līdz ar to vairs tajā es tik ļoti necenšos iedziļināties, jo tas paņem ļoti lielu laiku. Tagad man sirds pieder ēdienam, bet kopā ar vīnu. Gribējās jautāt arī par noformējumu, jo ir tāda sajūta, ka es atrodos vismaz pagājušā gadsimta kaut kādos 20. 30. gados. Tas ir mūsu direktora nopelns, viņam patīk senas mēbeles, patīk gleznas, ja, un līdz ar to arī direktors centās gan viesnīcu, gan restorānu noformēt tādu, lai tas arī atbilstu jūgeņa stilam nedaudz. Varbūt, ka vietām ir, kur tā ne īsti atbilst, bet tā ir direktora ideja un direktora elpa. Sakiet, jums ir bez ēst gatavošanas vēl arī kādi citi hobiji? Dārs, kā jūs dzirdējāt, ja, man ļoti patīk pavasaris, kad es visu sēju. Kad es redzu, kā dīkst viss, man patīk ļoti ravēt, tad es, kā tagad gudri saka, meditēju, ja, bet faktiski tā ir pabūšana pašai ar sevi. Un man ļoti nepatīk rudenis, kad ir jāvāc nost raža. Tas ir tas, kas man nepatīk. Un otrs mans hobijs ir ceļošana. Ceļošana tādā dažādākā nozīmē. Vairākus gadus es kāpu kalnos. Mans augstākais sasniegums ir Elbrus augstā virsotne. Kā alpīnisti mēs kāpām. Tagad ir tā, ka tas alpīnisms ir palicis mazliet tālāk, jo tur tomēr ir diezgan nopietni jātrenējās. Tagad es teikšu, tas ir kalnu turisms, kur vismaz gadā reizi ir jāuzkāp kaut kādā augstkalnē. Tibetā mēs bijām pār 5600 kāpām. Tāds. Tad ir hobijs mazbērni. Ja jums patīk ceļot, tad jūs ceļojuma laikā nobaudat arī kaut kādu citu tautu virtuvi? Tikai. Es ceļojumu tur, kur es esmu tajās valstīs, es necenšos ēst. Es neēdu tos ēdienus, kas ir, var teikt, Eiropas virtuve. Es ēdu to, kas ir tajā zemē raksturīgs, to, ko ēd parastie cilvēki. Nepabaidījāmies arī Tibetā paēst par $2 uz ielas vārītus pelmeņus, kādi tur viņiem bija pagatavoti, jaku gaļu. Es neteikšu, ka tas ir garšīgi, bet tas bija interesanti. Un ar vēduru arī viss bija kārtībā. Esot tajā valstī, kur es viesojos, es uzskatu, ir tikai jābauda tā virtuve, kas šai zemē ir raksturīga. Norvēģijā ir fantastiska zivju zupa, kur es esmu nošpikojusi un netīšām atklāju, ka tā viņu knifs ir kaut kas riekstu piens, kur es gadus 3 nevarēju atklāt, kāpēc viņa ir tāda. Jā, tikai to virtuve, kas ir tai zemē raksturīga. Jums ir vienmēr paticis gatavot, arī pirms darba šeit? Jā, man ir. Es kādreiz, kad vēl burdes nevarēju dabūt, žurnāla burdes, vācu valodā, tad man mammas draudzenē bija no Vācijas sūtīja. Es tos žurnālus no viņas aizņēmos, uz vienu nakti drīkstēju paņemt šo dārgumu lielo un sēdēju un tulkoju receptes. Un vēl tagad man ir tāda klade, kur ir šīs tulkotās receptes un rakstīts B-burts, tas nozīmē no burdas, kur es liku atzīmes, kāds tas ir ēdiens, labs vai nelabs, un vēl vietām ir arī tie vācu vārdi, kurus es nepratu ar vārnīcas palīdzību iztulkot. Tagad es zinu, kas tas ir, bet tad vārnīcā tāda vārda nebija. Un tad man ļoti spilgta atmiņā ir divi man ir tādi ļoti eleganti ēdieni. Viens bija alu vārītas sardeles, kuras nebija ēdamas, jo tas ir alus ar baltajiem miltiem. Un otrs man bija ļoti labs ēdiens, bebru gaļas kotletes, kuras bija tik garšīgas, ka pat mans opis neēda viņas. Tie ir tādas ļoti spilgti ēdieni, kurus eksperimentēju.
un saprotu, ka šos ēdienus es vairs nekad neatkārtošu, jo citus es tomēr cenšos tā vēl, ja man kaut kas neizdodas, bet alo vārītās sardeles, miltu mērcē un bebru gaļas kotletes vairs ne. Jūs atceraties savu pirmo pagatavoto recepti? Pirmo pagatavoto recepti es neatceros, es tikai tās sardeles atceros. Tas jau tāds, var teikt, varētu teikt, ka viena no pirmajām. Bet jūs kaut ko izmantojat arī tagad šeit virtuvē no tām burdas receptēm? Jā. Tiešām? Jā. Izmantojat tādu ābolu, kūka, ringveru un biskvītu cepurīti, kā es viņu rakstu. Un ir diezgan daudz, un klādē ir veca un pabalējusi, un tā tiek šķirstīta un izmantoju. Jo viss vecais ir ļoti kaut kas tāds interesants, jo, teiksim, bija pagājušajā Latvijas garšas tajā festivālā, bet Latvijas garšas konkurss, kad bija Svetlana sacentās ar Zomeru tajā raidījuma pašās beigās, kad bija fināls. Un viņiem tika pateikts, ka priekšā ir tie produkti, visi tur ir milti, olas un piens, un es jau redzu, kā Svetlanai griežās galvā tās idejas, kas tur tagad būs no tām avenēm, no tā viss tā. Viņiem tiek pateikts, un tagad pagatavojiet bubertu. Un tā sejas izteiksme bija tāds, ka kas tas ir? Kas tas ir buberts? Abiem, gan Raimondam, gan Svetlanai bija tā, kas tas ir buberts? Lūk, un tā kā ir tā, ka var jāsaka smieklīgi, kad es arī neprotu bubertu. Man bubertu taisa mana draudzene, kas arī man šeit pa pavāru strādā, kas viņai tikai saka miltu buberts. Tā. Bet tā ir, ka katram pavāram ir kaut kādi savi tādi knifiņi, kurus viņš citiem neatklāja? Es domāju tā, ka neatklāja. Varbūt, ka tie pavāri, kas ir ļoti liels zvaigžņas, ka viņi arī neatklāja. Bet tas pat, es domāju, ka nav tik ļoti jauki, jo knifi ir, to knifi tāpat otrs nevar atkārtot. Es zinu vairākus Latvijā ļoti tādus pavārus ar vārdu, kuri nelabprāt dalās savā pieredzē. Bet es gribu pateikt ļoti lielu paldies un pateicību Mārim Astičam no Ladomas, kad viņš, es domāju, ka ļoti labi gatavo, ļoti interesanti gatavo. Un arī visai viņa komandai, kad tika atļauts man pabūt 2 reizes, pa 3 dienām es strādāju viņu virtuvē, tāpēc, ka es nemācīju ar zivīm īsti strādāt, tas bija tieši šogad. Un man tika dot iespēju iemācīties filēt zivis, redzēt, ko tā virtuvē dara. Un līdz ar to es arī redzēju šādus tādus knifus, ja, bet tas ir pieredze. Es necenšos kopēt receptes, man neinteresē citu restorānu receptes, un es pati protu izdomāt un domāju, ko man vajag. Bet kaut kādas roku kustības, kas man pietrūkst, jo, kā es teicu, es esmu inženieris, es neesmu pavārs. Ir tādas lietas, ko es nezinu, kā zivis filēt, es nezināju, tagad es to zinu. Bet dalīties pieredzē, es domāju, tas ir tikai normāli, ja pavārs pavāram ko saka. Varbūt, ka var nepasakat kaut kur pieliek kādu safrānu graudiņu, bet es pielikšu kaut ko citu. Es domāju, ka arī diezgan daudz ir tādas viesnīcas, bet restorāni, kur saimnieki neatļaut nemaz cilvēkam tā no malas nākt un darboties. Paldies Ladomē, ka tur ir atsaucīgs direktors, ir atsaucīgs šefpavārs un atsaucīga komanda. Un es ceru, ka gan jau vēl viens otrs pavārs atļaus man iet kaut ko vēl paskatīties, tīri no roku kustībām, jo, teiksim, arī televīzijas raidījumos, kad strādā Mārtiņš Rītiņš vai cits kaut kāds, es skatos, kā kustās rokas, kā tur kas darās, jo man ir ļoti svarīgi redzēt, kā tas ir jādara, tieši tā kā to dara pavāri. Un tad man vēl tagad ir, man dzimšanas dienā tika uzdāvināts Japāņu nazis, ļoti labs, man nekas cits neatliek, kā tagad mācīties, lai attaisnotu nazi. Arī. Jā, it kā laba dāvana, bet kā ir ar tiem masajiem priekšmetiem? Es iedevu naudiņu pretīm. Skaidrs. Arī, teiksim tā, kad 2 atpakaļ man darba kolēģi uzdāvināja, vai 3 gadi atpakaļ man darba kolēģi uzdāvināja šeit priekšautu, un pēc tam man uzdāvināja man bērni arī, kas šeit strādā pavāru jaku, ar izšuvu manitu, un tas man tādas ļoti nozīmīgas dāvanas. Tas nozīmē, ka darba kolektīvs man tiešām ir pieņēmis kā pavāru. Man tas ir ļoti svarīgi. Es pat varu teikt, ka vairāk ar to lepojos, ka es esmu pavārs, kā to kā restorānu vadītāji. Kaut gan es domāju, ja jūs kādreiz tiktos un pajautātu restorāns Laine,
tad jums diez vai kāds nosaukt vārdu Anita, jums nosaukt, ka tu tā Laina strādā. Jo ļoti bieži ir tā, ka Laine, es arī atsaucos. Jo tie, kas mēs gadu strādājam, tie zina to, ka Laine un mēs tam esam divas nešķirams lietas. Sakiet, jums ir kaut kāds tāds pavārs, no kura jūs labprāt mācītos un kuru jūs tiešām uzskatāt par tādu vērā ņemamu autoritāti? Tas varbūt arī ne Latvijas pavārs. Es domāju, ka Latvijas autoritāte ir Mārtiņš Rītiņš, jo lielākā daļa pavāri, es pat gribētu teikt 90%, tie, kas mums šeit Latvijā ir pavāri ar vārdu, ir izgājuši caur Mārtiņa rokām. Es neesmu gājusi caur viņa rokām, es ar viņu esmu vienkārši runājusi un skatīsies, ko viņš dara televīzijā un arī tādos semināros, kur ir iespēja būt. Tad man otra autoritāte Latvijā, jāsaka tā bija Latvijā, tagad jau ir projām Kaspars, bija Kaspars Bergs un pie Kaspara mācījās Māris Astičs. Līdz ar to laikam arī šī tāda pakāpiena ir izgājuši, kad arī man tagad ir kā es saku, Māra skola. Pats pirmais pavārs, kurš man iedīdīja mācīt buljonus un vārīt buljonus un vispār kaut ko darīt, ir Lauris Aleksējevs no 31. līnijas. Ļoti daudz no viņa, ko es esmu mācījusies, un ļoti pateicīgi arī viņam esmu to, ko es arī zinu. Jā, un patreiz man autoritāte ir Māris, skatos, ko viņš dara. Un arī es gribētu teikt to, ka Māris ir ļoti uzņēmīgs puisis, atverot šo skolu, ja var teikt, turpināt Rīgas restorānu servisu skolu, kur tagad būs pavāri, tikai pavāri. Un es esmu pārliecināta, ka no šīs skolas nenāks ārā tādi pavāri, kuriem ir jāraud, tāpēc, ka jātīra zemenes, vai viņš vispār nesaprot, no kuras puses pie naža jāpiet ir klāt, ka tur tiešām tiks gatavot augstas klases pavāri. Un tas, man liekas, ir ļoti forši. Būtu es jaunāk, es arī iet uz to skolu. Varbūt ir vēl kaut kas tāds īpašs, atšķirīgs no citiem? Viena no mūsu restorāna gardajām ogām ir vasaras terase. Atrodamies Rīgas centrā un 3. stāvā pagalmā iekšpusē ir terase, kur jūs pilnīgi netraucēti no trokšņiem, no automašīnām, no skaļu cilvēku čalošanas un bērnu raudāšanas variet pasēdēt un nobaudīt maltīti un skatoties, kā lido mūsu albatros, kas patiesībā ir lielākā eja, un iedraudzieties ar viņu un izbaudīt šo vientulību, saules lēktu un saules rietu pat reizē. Viesnīcā visi ir ļoti priecīgi, ja restorānā ir apmeklētāji, ja ir viesi. Tas uzreiz piedod lielāku dzīvību, lielāku interesi arī par pašu viesnīcu. Un jūs tiksiet ļoti mīļi gaidīt, neviens jums nejautās, kur jūs ejiet un kāpēc jūs šeit nākiet. Jums tiks atvērtas durvis un mīļi būsiet sagaidīti. Mums jebkurš cilvēks ir ļoti gaidīts, mums ir viesi, tie, kas nāk ēst, tie ir tikai viesi, viņi nāk pie mums ciemos. Un es arī ļoti cenšos tā, lai manas viesmīlis būtu viesmīlis. Tāds, ka, kā es saku, jums ir dusmas, ja tas viesis ir atnācis un jūs atdusmojas, virtuvē variet nākt un darīt, ko jūs gribiet, bet izejot ārā, jums ir jāsmaida. Nāciet, baudiet un uz tikšanos!